Šajā video izstāstīšu, kā uzrakstīt apmaiņas reakcijas. Šajā gadījumā piemērs balstīsies uz divu sāļu savstarpējo reakciju. Šajā reakcijā piedalīsies bārija chlorīds un kālija sulfāts. Uzreiz jāsaka tā, ja izejvielās ir divi sāļi, tad ir svarīgi, lai šie abi sāļi būtu šķīstoši. Lai noteiktu sāļu šķīdību, mēs izmantojam sāļu skābju bāzu šķīdības tabulu, kurā tātad mēs varam atrast, vai šis sāls ir šķīstošs vai nešķīstošs. Tātad redzam, ka mums viens no sāļiem bija bārija chlorīds un redzam tabuliņā, ka tas šajā gadījumā ir šķīstošs, jo šeit ar zilu krāsu apzīmē šķīstošas vielas, un otra viela bija kālija sulfāts. Redzam, ka visi kāliju sāļi ir šķīstoši. Tātad varam secināt, ka šī reakcija notiks. Tātad mēs jau pašā pamatā dzirdam, ka mums ir apmaiņas reakcija. Tātad mēs zinām, ka kaut kas mainīsies vietām. Šajā gadījumā tehniski mēs varam redzēt, ka vietām mainīsies metāli. Tātad tie, kas ir priekšā skābju atlikumu grupiņām. Un līdz ar to uzrakstīt produktus ir ļoti vienkārši. Mēs apmainām metālus, metālu jonus vietām un iegūstam jaunos produktus. Tātad šajā gadījumā saprotam, ka mums paliek bārijas, bet bārijam blakus nostāsies SO4 grupa. Tātad šajā gadījumā atceramies, ka grupas bija tās, kuras mēs pārrakstām ar visiem indeksiem. Tātad atceramies, ka indeksi tika norādīti sāļu un bāžu šķīdības tabulā apakšā. Tātad, ja turklāt pie grupas ir indeks, tad mēs to arī pārrakstam kopā ar grupiņu. Un otrās sāls, kas mums veidosies, tātad mēs redzam, ka mums ir kālijs, un pie kālija tātad apmaiņas reakcijas rezultātā mums nāks chlors. Tātad pirmais solis, kas mums bija jāizdara, mēs redzam, ka mēs apmainījām vietām priekšā stāvošos metāla jonus. Ja bārijas sākumā bija ar chloru, tad šobrīd bārijas ir kopā ar SO4 grupiņu. Un kālijs bija sākumā kopā ar SO4 grupu, tagad tas ir kopā ar chloru. Nākamais, kas mums ir jāizdara, ir jāuzraksta oksidācijas pakāpes virs visiem produktiem. Tātad metālam mēs oksidācijas pakāpi nosakām pēc grupas numura. Bārijas atrodas otrajā grupā, tātad oksidācijas pakāpe ir +2, bet kālijs atrodas pirmajā A grupā, tātad oksidācijas pakāpe ir +1. Grupiņām mēs oksidācijas pakāpes vēlreiz atkārtojam, tātad nosakam pēc sāļu bāzu un skābju šķīdības tabulas. Tātad augšā mums ir neliels cipariņš, kas norāda tātad grupiņas kopējo oksidācijas pakāpi. Un šajā gadījumā redzam, ka SO4 grupai tā ir -2, bet chloram tur ir tikai mīnusiņš, tātad tas ir -1. Tātad virs SO4 grupas mēs rakstām -2, bet virs chlora mēs rakstām -1. Un trešais solis, kas ir jāizdara, tātad oksidācijas pakāpes savietojam pa diagonāli. Redzam, šajā gadījumā oksidācijas pakāpes ir vienādas, tātad mums nav jāievieto šīs oksidācijas pakāpes pa diagonāli, bet, ja būtu, tad mēs to darītu. Un atceramies, ka, ja mums būtu jāliek oksidācijas pakāpe aiz skābes atlikuma, tad mēs skābes atlikumu liktu iekaviņās un indeksus nesīsinātu. Un arī otrā gadījumā produktam mēs redzam, ka tātad oksidācijas pakāpes ir vienādas, tātad mums nekas pa krustu, pa diagonāli nav jāliek. Un būtībā mēs esam ieguvuši apmaiņas reakcijas produktus. Tātad pirmais solis bija apmainīt metāla jonus vietā, tālāk uzrakstīt oksidācijas pakāpes un, ja ir nepieciešams, tātad savietot indeksus, oksidācijas pakāpes liekot pa krustu, pa diagonāli. Un tas, kas mums ir vai nepieciešams tālāk,
mums ir nepieciešama novienādošana. Tātad novienādot reakciju atbilstoši masas un vielas nezūdamības likumam, lai atomu skaits izejvielās un produktos būtu vienāds. Tātad atceramies, ka atomu skaits tika norādīts kā mazie cipariņi lejā pie elementa, tātad šie indeksi. Un sākam salīdzināšanu. Tātad mēs redzam, ka izejvielās bārijas nav cipariņi, tātad ir 1, un arī produktos bārijas ir 1. Tālāk mēs varam salīdzināt chloru. Chlors izejvielās ir 2, bet produktos šobrīd ir tikai 1. Tātad, ja mums vienā molekulā ir 1 chlors, bet redzam, ka mums vajag 2 chlorus, tad mēs molekulas priekšā liekam lielo koeficientu 2, kas norāda, ka tātad šajā gadījumā mums būs tā kā 2 molekulas, 2 moli kalija chlorīda. Līdz ar to mēs esam novienādoši chloru skaitu. Tālāk mēs skatāmies kāliju. Kālijas izejvielās mums ir 2. Produktos sākotnēji bija 1, bet tā kā mēs jau tikko paņēmām 2 molekulas, 2 molus, tad mēs redzam, kā arī kālijas mums produktos jau ir 2. Un grupiņu mēs parasti skatāmies kopā. Tātad mums šajā pusē ir 1 SO4 grupiņa, un arī otrā pusē mums ir 1 SO4 grupa. Tātad grupa, kas sastāv no 1 sēra un 4 skābekļa atomiem. Un mēs redzam, ka reakcija pēc būtības tehniski ir pabeigta. Tātad, pirmais solis mums bija jāsaprot, ka tā ir apmaiņas reakcija, jo ir 2 saliktas vielas. Tātad, un nākamais solis mums bija tehniski jāapmaina metāla joni vietām. Tālāk jāuzraksta oksidācijas pakāpes, ja nepieciešams tās jāsaliek pa diagonāli un jānovienādo reakcija. Un apmaiņas reakcija ir pabeigta. Vienīgais šajā gadījumā šī ir specifiska reakcija, kurā reaģē 2 šķīstoši sāļi. Un lai šāda reakcija notiktu, mums ir jāatcerās viens likums. Tātad izejvielās obligāti ir jābūt 2 šķīstošiem sāļiem, ko mēs jau pārbaudījām, bet produktos mēs redzam, ka mums ir jāveidojas vismaz vienam nešķīstošam sālim. Tātad pārbaudīsim 2 produktus, kas mums šajā gadījumā ir veidojušies. Pirmais ir bārija sulfāts. Dodamies uz sāļu bāzes skābju šķītības tabulas un tātad atrodam bārija sulfātu un redzam, ka šajā gadījumā tas ir sarkans. Sarkans nozīmē nešķīstoša viela. Pie nešķīstošajām vielām mēs atceramies, ka mēs pievietojam bultiņu uz leju. Varam drošības pēc pārbaudīt, vai otrs sāls ir šķīstošs. Tātad aizdodamies uz tabulu un skatāmies, ka kālija chlorīds patiešām ir šķīstoša viela. Tātad šajā gadījumā apmaiņas reakcija ir patiesa. Ja produktos mums veidotos 2 šķīstoši sāļi, tad reakcija nenotiktu. Tad reakcijas produktā mēs rakstītu, ka tāda reakcija neeksistē. Šis ir viens no apmaiņas reakcijas piemēriem. Parādīšu vēl 2 apmaiņas reakcijas piemērus, kur sākotnēji šķiet, ka varbūt tā nav apmaiņas reakcija, bet tā ir apmaiņas reakcija. Viena no reakcijām ir neutralizācijas reakcija, kurā mēs zinām, ka tātad reaģē 2 pretējas vielas. Vielas ar pretējiem pH. Tātad hidroksīds ar skābi. Un mēs redzam, ka tātad rezultātā mums veidojas 2 neitrālas vielas, tāpēc šo sauc par neutralizācijas reakciju. Sākotnēji varētu šķist, ka šī nav apmaiņas reakcija, bet ja mēs šo reakciju uzrakstam produktus izvērsti, tā kā tas ir izdarīts šeit, tad mēs redzam, ka arī nātrijs ar ūdeņradi ir apmainījušies vietām. Līdz ar to tā arī ir bijusi apmaiņas reakcija. Vienkārši produktā mēs nerakstām HOH, mēs uzreiz rakstam jau gatavu ūdeni. Un otrs apmaiņas reakcijas piemērs ir tāds, kur sāls reaģē ar skābi. Šajā gadījumā kalcija karbonāts reaģē
ar salskābi, un šeit mēs varam redzēt, ka mums reakcija ir arī vēl jāpabeidz novienādot, jo produktos ir 2 chlori un 2 ūdeņraži, tātad mums arī izejvielās vajag 2 chlorus un 2 ūdeņražus. Un mēs redzam, ka, ja mēs uzrakstam reakciju, kā apmaiņas reakciju, mēs redzam, ka mums tātad kalcijs ir apmainījies vietām ar ūdeņradi. Mums ir veidojušies 2 produkti, bet šeit ir tāds īpašs gadījums, ka mums veidojās ogļskābe, H2CO3. Un ogļskābe ir ļoti gaistoša skābe, kas sadalās par ūdeni un ogļskābo gāzi. Tāpēc reizēm var būt uzrakstīt šī reakcija tā, ka produktā veidojās 3 vielas, izlaižot posmu, ka veidojas pa vidu skābe, jo skābe ir ļoti īslaicīga un tā uzreiz sadalās. Bet nemainīgi tā ir apmaiņas reakcija. Tātad, ja pozitīvie joni apmainās vietām, tad mēs to saucam par apmaiņas reakciju.